This meeting is being transcribed and summarized. Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad pulkstenis ir 14. 2025. gada 22. decembris. Tad sāksim kārtējo Preļu novada domes sēdi. Tātad ir reģistrējušies tā šobrīd 13, bet ir visi deputāti. Es lūdzu pārbaudiet, kuri nav reģistrējušies. Tā, tātad, kvorums ir, tad priekšlikums būtu iekļaut papildus 5 darba kārtības jautājumus, kur ir sagatavoti jau pēc komiteju sēdēm. Tātad pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā kā 29. punktu lēmumu projektu par Riebiņu kultūras nama telpu izmantošanu. Vai ir jautājumi par šo? Tā, ja nav, tad aicinu nobalsot. Pār 15 pret nav atturās, nav iekļauts. Paldies. Nākamais, tātad kā 30. darba kārtības jautājumu priekšlikums iekļaut lēmumu projektu par amatu savienošanas atļauju amatpersonai. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Pār 15 pret nav atturās, nav tātad vienbalsīgi iekļauts. Paldies. Nākamais priekšlikums, kā 31. punktu iekļaut lēmumu projektu par neapdzīvojamo telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu. Vai ir jautājumi par šo? Ja nav, tad aicinu balsot par iekļaušanu. Tātad vienbalsīgi 15 par pret nav atturās, nav iekļauts arī. Paldies. Nākamais priekšlikums kā 32. punktu iekļaut lēmumu projektu par materiālu atbalstu Preļu novada pašvaldības sadraudzības pilsētām Ukrainā, Ņižinai un Baltai. Vai ir jautājumi par šo? Tā nav, tad aicinu balsot par. Pār 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi iekļauts. Paldies. Tā, un nākamais priekšlikums iekļaut kā 33. darba kārtības punktu lēmumu projektu par grozījumiem Preļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2025/1 par Preļu novada pašvaldības 25. gada pamata budžetu. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo? Tā neredzu, tad aicinu balsot par. Tātad pār 15 pret nav atturās, nav iekļauts. Paldies, kolēģi. Tātad esam papildinājuši darba kārtību ar papildu jautājumiem. Tad sākam skatīt domas sēdes darba kārtību.
pēc finanšu analītiķu lūguma aicinājums, vai mēs šos grozījumus pamatbudžetā varam iekļaut, izskatīt kā pirmo jautājumu. Nebūs iebildumu? Tā, tad tā, Ivar, var lūdzu? Pēdējais, ja? Šito? Tu jau biji nospīdzinīgāk, ne? Un tāds atpakaļ uz augšu. Tu jau tu pārtraukt izskatīšanu. Tu jau biji pirmo nospīdzi. Tā, un tagad tu brauc uz pēdējo. Un sākt izskatīšanu. Tā, es atvainojos, drusciņ. Tātad par grozījumiem Preļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2025/1 par Preļu novada pašvaldības 25. gada pamatbudžetu. Lūdzu, Sandra Patmalniece. Labdien! Paldies par lēmumu pārcelšanu, par atbalstu. Tātad īsumā pastāstīšu, kas ir iekļauts šajos grozījumos, jo, kā jau zinām, mums novembra mēnesī jau bija grozījumi, tāpēc šogad gada nogalē prezentācijas nebūs. Īsumā apstāstīšu, tātad šo grozījumu rezultātā izmaiņas ieņēmumu sadaļā tātad ir palielināts par 8659 eiro. 2376 eiro ir iestrādāts tātad valsts dotācija Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam un 6283 eiro ir projekta Proti un dari finansējums. Kopējie ieņēmumi pēc grozījumiem sastāda 33 918 772 eiro un izdevumi 41 378 eiro 204 eiro. Vēl pamatojoties uz faktisko izpildi, ir izmaiņas plānā, ir palielināts dabas resursu plāns par 25 423 eiro, attiecīgi par šādu pašu summu samazināt ieņēmumi no pašvaldības īpašuma realizācijas, palielināts nekustamā īpašuma nodokļa plāns par 1000 eiro un samazināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības, kā arī palielināti naudas sodi un sankcijas plāns par 1000 un palielināts pārējie nenodokļu ieņēmumi par 500 un attiecīgi samazināti par 1500 ieņēmumi no uzņēmējdarbības. Kā arī būtiski veikti 138 tāmēs izmaiņas, precizējumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, atbilstoši faktiskai izpildei un normatīvajiem aktiem, lai korekti sagatavotu 2025. gada pārskatu attiecīgo plānu sadaļu. Varbūt ir kādi citi jautājumi, jo kā parasti ir tātad pie lēmuma projekta pievienoti gan divi pielikumi, gan paskaidrojuma raksts, bet šie grozījumi pamatā ir veidojušies no tātad ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšanu, kas ir nepieciešams, lai korekti noslēgtu gadu. Varbūt ir kādi jautājumi. Paldies, lūdzu. Vai ir jautājumi deputātiem? Tā neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu, tātad kolēģi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 13 pret 1 atturas 1. Paldies. Tātad pieņemts lēmums. Paldies. Otrais.
Tā, es atvainojos, Ivar, tagad kā mēs uz pirmo, ja? Tā. Es lūkšu vēlreiz palīdzību tad. Tā. Jā, paldies. Tātad pirmais par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajos noteikumos numur 48 par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju dzīvojamo ēku īpašnieku ierosinājuma. Tad Finanšu komitejā atbalstīts šeit tad tika papildināts, ja palaboti saistošie noteikumi ar to, ka nav obligāti jābūt deklarētam, lai izmantotu šīs iespējas. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu. Debates? Arī nav. Tad aicinu kolēģi atbalstīt šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav, vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Trešais. Tā. Man Ivar lūdzu lec tagad katrs nākamais uz priekšu. Tā joprojām, ir tagad. Tā, tātad otrais. Par plānoto finansējumu pašvaldības 2028. gada budžetā biedrības Preiļu Līvānu novada partnerība Kūpā mazo grantu projektu konkursam. Iedzīvotāji veido savu vidi. Tad Finanšu komitejā atbalstīts, tad attiecīgi paredzēt 2028. gada budžetā iedzīvotāji veido savu vidi projektu konkursam 15 408 eiro. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā nav. Tā, vai debatēs kāds vēlas? Neredzu arī. Tā, tad aicinu kolēģi par sagatavoto balsot. Var papildināt tikai, labdien, es tikai gribu papildināt, ka iepriekš bija tātad 700 eiro vienam projektam un šobrīd tiek palielināta summa 200 eiro uz augšu un būs vienam projektam 900 eiro. Jā, paldies. Tātad balsojums 15 par, pret nav, atturās nav, pieņemts. Trešais par likumisko procentu piemērošanu darījumos ar atliktajiem maksājumiem. Tad Finanšu komiteja arī atbalstīts šis lēmuma projekts, tātad aicinu arī atbalstīt. Vai ir jautājumi? Tā neredzu, debates. Nav, tad aicinu balsot. Pār 15 pret nav, atturās nav. Paldies. Pieņemts. Tā, ceturtais.
pār Preļu novada attīstības programmas 2022-2029 gadam investīcijas plāna 2022-2025 gadam aktualizāciju. Tā varbūt pāris vārdos Ingūna Bartkeviča lūdzu, tad Finanšu komiteja arī atbalstīts. Labdien! Tātad ir nepieciešamība aktualizēt tieši Preļu novada attīstības programmas 22-29 gadam, investīcija plānu 22-25 gadam, ieguldījumu sadaļā 263 uzdevums sekmēt 263 uzdevumu, sekmēt un atbalstīt mobilās veselības un sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu materiāla tehniskās bāzes izveisti, tieši atbilstoši tam ieguldījumam, ko mēs esam šajā gadā ieguldījuši, attiecīgi saskaņā ar veiktajām iepirkuma procedūrām, kurās tiek iegādāti specializētais transporta līdzeklis un mobilās brigādes specializētās automašīna. Kāpēc šis ir lēmums vajadzīgs? Sakarā ar to, ka mēs ņēmām valsts kasē aizņēmumu, viens no nosacījumiem bija šajā gadā aktualizēt šo investīciju plānu. Līdz ar to lūdzu, kā teikt, apstiprināt aktualizēto plānu, attiecīgi uzdot par pienākumu publicēt pašvaldības mājaslapā un ievietot to TAPIS sistēmā, un atbildīgais par lēmumu ir attīstības investīciju un inženiertehniskā daļa un sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa. Vai būtu kādi jautājumi? Tā, lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Tā, neredzu debatēs, kāds vēlas. Tā, arī neredzu pieteikumus, tad aicinu balsot. Pār 15 pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 5. Par nekustamā īpašuma matiņi, Rušonas pagastā Preļu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Tātad nodots atsavināšanai nekustamais īpašums matiņa ar attiecīgo kadastra numuru un tātad Finanšu komitejā arī atbalstīts lēmums par pirkuma līguma slēgšanu par 1000 eiro par šo īpašumu. Vai ir jautājumi? Tā neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pār 15 pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 6. Par nekustamo īpašumu Liepu ielā 844 Preļos atsavināšanu. Tātad arī Finanšu komiteja ir atbalstīts atsavināt nekustamo īpašumu Liepu ielā 844 un tad atzīt arī attiecīgo personu par dzīvokļa pirmpirkuma tiesīgo personu slēgt pirkuma līgumu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā nav. Vai debatēs? Tā arī neredzu. Tad, kolēģi, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pār 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi pieņemts. Paldies. 7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Tad ir 2 apakšpunkti. 7.1 par nekustamā īpašuma saktas Aizkalnes pagasta Preļu novada nodošanu atsavināšanai izsoles nosacītā
cena 2900 eiro un 7,2 par nekustamā īpašuma Smelteru biblioteka Saunas pagasts Preļu novads nodošana atsavināšanai. Tad par nosacīto cenu 11,600. Finanšu komitejā abi ir atbalstīti. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Tad vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu, tad aicinu balsot par abiem diviem apakšpunktiem kopā. Par 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi pieņemts. Paldies. 8. par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemes grāmatā. Tad ir vairāki apakšpunkti no 8.1 līdz 8.15. Tā, varbūt, ka nekustamo īpašumu daļas vadītāja Vitai Pastarē pāris vārdu, ja par šo? Jā, labdien, lūdzu. Ja tā īsi, tad šeit ir sagatavoti pamatā dzīvokļu reģistrācija zemes grāmatā lēmumi, un daļa no tiem ir īrnieku ierosināti, vēlmi atsevināt savus sev izīrētos dzīvokļu īpašumus, bet vēl daļa ir, kurus mēs reģistrēsim zemes grāmatā, jo ir plānots izbeigt dalīto īpašumu, un tad ir nepieciešams izveidot gan dzīvokļu īpašumu, gan viņu arī vajadzētu noreģistrēt zemes grāmatā. Es varbūt, ja kādam kaut kas interesē, sīkāk to varu paskaidrot. Tā, paldies. Kolēģi, vai ir vajadzība lasīt visus 15 šobrīd, vai Finanšu komitejā tika atbalstīti visi? Labi, 8.1 nekustamais īpašums Vītola iela 11, Vecvārkava Upmalas pagasts Preļu novads, 8.2 nekustamais īpašums ar attiecīgo kadastra numuru Upmalas pagasts Preļu novads, 8.3 nekustamais īpašums ar attiecīgo kadastra numuru Roškalnu pagastā Preļu novadā, 8.4 vēl viens zemes vienība, tad Preļu novada Roškalnu pagastā, 8.5 zemes vienība ar attiecīgo kadastra numuru Preļu novada Upmalas pagastā, 8.6 nekustamā īpašuma Dzirksteles Aizkalnes pagastā nostiprināšana zemes grāmatā, 8.7 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Andreja Upīša ielā 18.4 Preļos nostiprināšanu, 8.8 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Rēzeknes ielā 36.17 Preļos, 8.9 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Rēzeknes ielā 36.28 Preļos, 8.10 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Rēzeknes ielā 36.47, 8.11 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Saltupes ielā 1.4 Preļos, 8.12 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Saltupes iela 4.1 Preļos, 8.13 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Saltupes ielā 4.2 Preļos, 8.14 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Daugavpils iela 56.2 Preļos un 8.15 par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Daugavpils iela 56.3 Preļos, tad par visu nostiprināšanu zemes grāmatā. Tā, vai ir kādi jautājumi? Nav, vai debatēs kāds vēlas piedalīties? Neredzu arī, tad aicinu balsot par
8,1 līdz 8,15 punktiem. Tad atkārtoju, ka finanšu komiteja atbalstīts. Es balsoju par. Tā, tad visi 15 laikam, ir. Tā, tad 15 pār pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 9. darba kārtības jautājums par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. 9.1. Tad apstiprināt Preļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma sanitāri. Upmalas pagastā Preļu novadā. Un tad, uzskatīt izsoli par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents. Un noteikti tātad nākamai izsolē sākuma cenu 11, tātad 10,350 eiro bez PVN. Un 9.2, tad arī izsole nav notikusi un priekšlikums ir nākamo izsole sākuma cenu samazināt, tad nosakot, ka tā ir 9,990 eiro bez PVN. Lūdzu, vai ir jautājumi par 9.1 vai 9.2? Tad finanšu komitejā atbalstīti. Vai ir jautājumi? Tā nav. Vai debatēs kāds vēlas? Tā arī neredzu. Tad kolēģi aicina par 9.1 un 9.2 balsot. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 10. par Preļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu sekšanu. Finanšu komiteja atbalstīts, tad sekt parādus no teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļas. Vai ir jautājumi par šo? Tā nav. Jā, lūdzu, Āri. Sakiet, lūdzu, kā var izveidoties tāda situācija, ka pašvaldība ir atbrīvojušies dzīvokļi laika periodā no janvāra līdz novembrim, bet tajā pašā laikā dzīvokļu īpašnieku rinda ir pilna un nevar piedāvāt dzīvokļu zīri pašvaldības iedzīvotājiem. Tā mums dzīvokļu speciālists vai nekustamo īpašumu daļas vadītāja, lūdzu. Tā, Vita Pasteri ir klāta? Vai Zenta Andrejeva? Es vienkārši gāju uz Zentu paaicināt, lai pieslēdzas kaut kādas viņai problēmas ir. Es nezinu, par kādu konkrēti dzīvokli runa, jo tie gadījumi mēdz būt ļoti dažādi. Ir, diemžēl, kad dzīvoklis atbrīvojas un viņš vienkārši nav dzīvošanai piemērots. Un tad mēs tur veicam remontus elementārus, lai varētu iemitināt kārtējo īrnieku. Es, diemžēl, nezinu, par tieši kuru tagad ir runa. Tur pietiekoši daudz viņu sarakstā. Es neticu, ka visiem tāds stāvoklis, ka viņi nevar izīrēt, bet tajā pašā laikā, kad
kaut vai aktuāli tur vēršas cilvēks pēc palīdzības un prasa šo dzīvokli izīrēt, tad mūsu atbildi ir nē. Nav mūsu īpaši. Nē, tādas atbildes nekad nav. Ir rinda un ir attiecīgi personas, kuras ir vispārējā rindā. Viņas tātad ir vai nu uz labiekārtotu vai nelabiekārtotu vai vienistabas vai divistabu, un attiecīgi pēc rindas arī tiek piedāvāts. Diemžēl ir ļoti bieži, ka šie rindā stāvošie arī neizvēlas to, kas viņiem tiek piedāvāts dažādu apsvērumu dēļ. Paldies. Es nezinu, mēs varam, ja interesē, tiešām ar to sarakstu pāriet, bet Tā, šobrīd, kolēģi, tad, nezinu, dzīvokļu speciālisti mums nav pieslēgusies, tad... Mēģina pieslēgties, kaut kas viņai tur nesanākas. Paldies, saņēmu atbildes jautājumu. Mēs nākamajā domas sēdē sagatavosim varbūt šo informāciju. Jā, varētu tā izdarīt, jā, tiešām par katru atsevišķi. Tā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tā, vai debatēs kāds vēlas? Tā, neredzu, kolēģi, tad aicinu par sagatavoto lēmumu projektu punktā 10 balsot. Tā, par 13, es tagad, Ivar, var apskatīties? Es esmu par, nepaspēju. Tā, un atturas 1, ja? Tā, pieņemts, ja, tātad šis lēmums. 11. par nomas maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu samazināšanu. Tā, Ilona Žukova mums īsi varētu pastāstīt. Labdien! Labdien, lūdzu, par šo. Tad 11. jautājums par nomas maksas komunālo pakalpojumu maksājumu samazināšanu ir saņemts saimnieciskās darbības veicējas un arī pašvaldības telpu nomnieces iesniegums ar lūgumu samazināt nomas maksu un komunālo pakalpojumu nomātajās telpās sakarā ar to, ka laika periodā no 1. līdz 23. novembrim pašvaldības ēkā Somersetas ielā 23 Aglonā notika defektu novēršanas remontdarbi, un šī laikā nomnieks telpas nav izmantojis, jo tās nevarēja izmantot sakarā ar šiem remontdarbiem. Pašvaldība bija aprēķinājusi gan nomas maksu, gan komunālos maksājumus uz nomātajām telpām, kuras ir 2 telpas šī ēkā, un ņemot vērā civilu likumu, tātad civilu likumā 2131. pantu, tātad Tā, labi, paldies, Ilona, tātad... Ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, un tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts atbrīvot šo te saimnieciskos darbības veicēju no nomas un komunālo pakalpojumu maksājumiem par laiku periodu no 1. novembra līdz 23. novembrim. Tā, paldies. Lūdzu jautājumi, vai ir par šo? Tad tas ir par Aglonas radošu industriju centra, tātad viena no nomniekiem. Tā. Ārijs Vucāns, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie domas dalībnieki.
Jā, man būtu šeit saistībā ar šo konkrētu objektu un arī ar vēl vienu mūsu domai piederošu objektu Meža ielā jautājums par turpmākajiem plāniem, lai tomēr nonāktu līdz tam, kā mēs atrodam šos nomniekus, jo ir pagājis zināms laiks, pusgads kopš, kā saka, mums ir mainījusies domas vadība. Un līdz tam mēs arī daudz dažādas kritikas dzirdējām par to, ka varbūt kaut kas nav pareizi darīts, lai atrastu šos nomniekus. Gads noslēdzas, un es domāju, ka tomēr ir jādomā uz priekšu, ko darīs doma, un mēs gribētu no savas puses palūgt attiecīgi plānus, rīcības, teiksim, kādas plānotas, lai nomnieki gan Aglonā, gan šeit Meža ielā tiktu atrasti. Paldies! Tā, paldies. Tad runājot par Aglonas radošo industriju centru, tad šobrīd tur ir 2 nomnieki, ir izīrētas 3 telpas un ir piedāvāts tātad vēl atsevišķiem uzņēmējiem, diemžēl pašlaik tātad nav izrādījuši interesi. Bet ar šo pašu personu, pa ko mēs šobrīd runājam par atlaidēm, tad šī kundze tātad šobrīd organizē arī dažādus pasākumus un Aglonas pagasta iedzīvotājiem, ne tikai Aglonas pagasta, arī visiem interesantiem. Tā kā mēs ceram, ka pēc jaunā gada arī šai centrā varēs tātad iznomāt atlikušās telpas. Runājot par Meža ielu, tad esam runājuši ar vairākiem uzņēmējiem. Kokapstrādes uzņēmums, kurš bija izrādījis interesi, tad lūdz apkārt šim angāram cieto sagumu. Diemžēl, nezinu, vai mums būs jāizskata droši vien iespēja, vai mēs nākamgad šādu soli spēram, jo lai uzliktu asfaltu pie šī angara, tad tas ir diezgan finansiāli ietilpīgs process. Mēs turpinam meklēt nomniekus šim angāram, tad bija saruna arī ar vienu no šo te konteineru tipa būvju izgatavotāju Preiļos. Pašlaik, diemžēl, šī būve, šis angārs nav iznomāts. Bet turpināsim meklēt īrniekus, un tad mums šie kritēriji, kas ir paredzēti Eiropas fondos, ir jāsasniedz līdz 2028. gada 31. decembrim. Tātad praktiski, protams, ka ir jāmeklē, bet, lai kritērijus sasniegtu, vēl ir laiks, un kā jau teicu, tad šobrīd 2 bija izrādījuši interesi, bet ar savām prasībām. Tik daudz es varu šobrīd pateikt pa Meža ielas šo angāru, par angāriem, kas ir aiz Rietumu ielas, mēs šodien lemsim. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Tā, vai debatēs kāds vēlas? Nav, aicinu tad balsot. Par 15 pret nav, atturās nav. Tā Skaidrīta Uzuliņa par motīviem bija, pieteikusies? Vai nejauši? Tā, labi, paldies. Tad par 11 ir 15 par pret nav, atturās nav. Tā, paldies, kolēģi. Tad
atbalstīts vienbalsīgi. 12. Par grozījumu veikšanu Preļu novada izglītības pārvaldes pāraudzību esošās izglītības iestādes Aglonas pirmskolas izglītības iestāde darbinieku amatu un mēneša algu sarakstā. Finanšu komiteja atbalstīts, tad priekšlikums ir atvērt Aglonas pirmskolas izglītības iestādē 4. pirmskolas grupu ar 2028. gada 1. janvāri un tad papildināt skolotāju palīgu vienu likmi un iekļaut Aglonas pirmskolas izglītības iestādes budžetā papildus pirmskolas izglītības skolotāju 1,88 amata likmes, kas finansējamas no pašvaldības budžeta sākot ar 2028. gada 1. janvāri. Tā Ārijas Vucāns, lūdzu, jautājumi. Jā, par šo man ir jautājums pēc finanšu komitejas precizējošs. Tad šeit mēs lēma projektu atsaucamies uz tātad uz pašvaldību likumu 10. pantu un attiecīgi, ja es paskatos, tad es saprotu, ka pedagoga palīgi, šeit skolotāja palīgs, savukārt pedagoga palīgiem uz viņiem tiek attiecināti 445. ministru kabineta noteikumi un pagājušajā gada 18. decembrī tur bija izmaiņas, kas paredz to, ka viena slodze 30 stundas nedēļā. Tad minimālā likme ir 1175 eiro vai šī, teiksim, patreiz paredzētā mēneša alga 780 eiro reāli atbilst ārējiem normatīvajiem regulējumam. Tā, vai mums ir Jolanta Gžabauska pieslēgusies vai Andrejs Zagorskis par šo? Labdien, es varu pateikt, ka atbilstošai situācijai tātad tās pedagoga palīga, jeb ikdienas auklītes, tātad atbilstoši noteikumiem. Ja būs kāds ārējais normatīvais akts, kas liks mainīt, tad mainīs, tāpat kā minimālu algu. Bet tad jautājums, uz ko tad attiecas šie 2024. gada 18. decembra grozījumi, numur 896, kuri paredz pedagoga palīgam darba slodzes zemāko mēnešu darba algas likmi 1175 jautājums. Tātad tās ir divas dažādas lietas, ja, kas ir šeit, un tātad pirmskolā mēs maksāsim skolotāju palīgam minimālu algu, ja, ar 1. janvāru. Nu, man liekas, ka ne, tā kā visur pedagoga palīgiem, jeb auklītēm, tās ir tās algas noteiktās. Šajā brīdī varbūt mums iet runa par diviem dažādiem. Ir pedagoga palīgs, ir skolotāja palīgs. Tie divi dažādi amati. Jā, paldies. Nu, to es arī tāpēc arī jautāju. Labi, paldies par precizējumu. Jā, labdien. Beidzot laba ziņa, jāatver grupiņa. Jautājums ir par grupiņas aprīkojumu. Cik es saprotu, tad viss ir kārtībā, jo lēmuma projektā ir tikai par algām, par štatiem, bet par gultiņām un visām pārējām lietām. Jā, aprīkojums tur tiek nodrošināts, arī mums padalījās arī no citiem. Varbūt direktori var precīzāk pateikt, pieslēgusies. Man liekas, ka viss ir kārtībā ar aprīkojumu. Aprīkojums ir, viss ir kārtībā. Labdien visiem! Jo iepriekš tur bija grupiņa jau atvērta, ja? Tad ir grupas telpas, divas guļam telpa un nodarbību telpa, un ir galdi gultas, viss ir kārtībā. Tā, paldies. Lūdzu, kolēģi, varbūt vēl kāds jautājums. Tā, ja nav debatēs, arī neredzu, tad aicinu atbalstīt 12. darba kārtības jautājumu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Tā, par 14 pret nav atturās, viens nav piedalījies, vai? Pēteris Režinskis balsoja par.
Paldies. Tad visi 15. Tad. Paldies. 13. par 2025. gada 29. maija Preļnodu domes lēmuma numur 8, 3.4 paragrāfu par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpils Andreja Upīša ielas pārbūves masīvā Preļos piesaistītās zemes gabala labiekārtošanai precizēšanu. Tātad Finanšu komitejā šis jautājums atbalstīts. Vai mums ir izpildu direktors klāt, tātad kas tur tika precizēts? Izpildu direktors nav klāta, klāt ir vietniece, un Jā, lūdzu, precizēts Sanda. ir tas, ka māja domes sēdē tika virzīts kā asfalta seguma tā kā nomaiņai, bet tas bija nekorekts precizējums atbilstoši iesniegumam. Arī mājas iedzīvotāju lēmumam ir tā, ka finansējums nepieciešams tehniskā projekta izstrādē. Un tas arī šobrīd tiek precizēts. Jā. Paldies. Tā, vai kolēģi ir jautājumi kādi par šo? Tā, neredzu debatēs kāds. Āris, lūdzu. Āris. Sakiet, lūdzu, vai šajās adresēs ir kāds pašvaldībai piederošs dzīvokļu īpašums? Ir tāda informācija? Nezinu, šobrīd Es vēršu uzmanību, varbūt lūgums pārbaudīt, ja gadījumā šajā īpašuma sastāvā ir pašvaldības dzīvokļi, tad attiecīgi nevajadzētu piešķirt līdzfinansējumu proporcionāli šiem dzīvokļu platībai. Citas pašvaldības tā, teiksim, nepraktizē un varbūt pakonsultēties ar atbildīgo ministriju, vai mēs varam tā darīt vai nē. Tā, paldies par ierosinājumu. Tā, mēs šo noskaidrosim. Bet šobrīd kolēģi ir sagatavots lēmuma projekts. Es aicinātu šobrīd atbalstīt, lai mēs ejam uz priekšu ar šo. Tā, tad 1 atturās, pret nav un 14 par. Tā laikam tad sanāk. Ja? Lauris Pastars un Raimonds Rubins par. Tā, pieņemts lēmums. Paldies. 14. par Preļnoda pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu. Tātad komitejā skatīts jautājums un priekšlikums bija apstiprināt Preļnoda pašvaldības iepirkumu komisiju laika periodam no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 26. gada, tātad attiecīgajā sastāvā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā, neredzu šobrīd, vai debatēs kāds vēlas. Arī neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. 15. par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Tad komitejā skatīts, varbūt pāris vārdos Anita Livdāne, lūdzu, deklarēšanas speciālists ir klāt mums. Tā, atvaļinājumā. Labi, kolēģi, tad jūs droši vien, ka to pamatojumu esat lasījuši, ja? Tad priekšlikums ir
Tātad, atteikt, anulēt ziņas par attiecīgo personu un gan pirmais, gan otrais apakšpunkts tātad jaunajā ielā. Lūdzu, vai ir jautājumi, bet mums šobrīd deklarēšanas speciālisti ir atvaļinājumā. Uz komitejas sēdi tika šis jautājums stāstīts. Varbūt vienīgi vārdu precizēt, vai tiešām tāds vārds ir. To mēs pārbaudīsim vēlreiz. Vai... Tad pareizi ir, ja? Tā, paldies. Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Tā, vai debatēs kāds vēlas? Neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav atturās, nav pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 16. Par Preļu novada pašvaldības senioru padomes nolikumu apstiprināšanu. Tā, Evija Gurgāne, vai mums ir klāta? Jā, es esmu klāta. Jā, lūdzu, Labdien. pāris vārdos, kas pa izmaiņām? Tas ir jauns nolikums. Oktobra beigās notika senioru un pensionāru senioru fórums, un seniori izteica savu gribu. To pārstāvēja vairāk nekā 80 pensionāru un seniori, un izteica savu gribu veidot senioru padomi. Tādēļ tika izstrādāts, ņemot par paraugu vairāku citu pašvaldību nolikumus, tika izstrādāts šāds senioru padomas nolikums, kas darbojas līdzīgi kā iedzīvotāju padome, proti senioru padomē konsultatīvu funkciju, un tur seniori tad lemj vai pārstāv pašvaldībā vai iesaka pašvaldībai tos jautājumus, kuri attiecās uz senioru dzīvi Preļu novadā. Tā, paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumus. Jā, tad, senioru padomes nolikums, jā, izstrādāts ir no jauna, un tad. Ķuris Erts, lūdzu. Nolikumā tur figurē, kad ir 15 personu sastāvā šī padome, bet, ja jāpieņem kaut kādi lēmumi, cik personām ir jābūt klāt? 51, jeb kā citādāk? 15 personas. No katra pagasta pa vienam un Preļos viena persona. Un kad skaitās lemtspējīga padome? Es varbūt precizēšu, nolikumā 19. punktā ir rakstīts, ka padome var izskatīt jautājums, ja tajā piedalās vairāk nekā pusi no padomes locekļiem. Tas 8 jābūt. Tieši tā, tāpat kā deputātiem domes sēdē. Paldies. Man jautājums. Jā, lūdzu. Es sapratu, ka pārstāvniecība tika izvēlēta kopsapulcē, un dažādi izmēri ir lieluma administratīvās vienības, piemēram, pilsēta ir 50% gandrīz, un tikai viens pārstāvis. Tas jūs tā vienojaties kopsapulcē, ja? Nē, tas nav kopsapulcē, neesam vienojušies, tā izstrādājot nolikumu, tika ņemt vērā šāda apsvēruma. Tā ir konsultatīva padome, viņi nelēm tādus jautājumus, kas attiecās, piemēram, uz kaut kādu pašvaldības funkciju veikšanu, un tur ir 15 pārstāvi. Tas kā nav gluži domāts, ka katrs aizstāv kādu savu pagastu. Te ir tā kā patiesībā visu teritoriālo vienību seniori, kuri sanāk kopā un koleģiāli vienojas par kādām lietām.
Tāpēc tur nav tā kā pēc teritorijā esošo iedzīvotāju skaita vai pārstāvniecības procentuāli, tā kā viņiem izdomās tas skaitlis. Paldies. Tā, paldies. Guntars Ratinieks, lūdzu. Jā, tur viss apmēram tā ideja ir skaidra, bet par to izvirzīšanu varbūt tajā nolikumā vajadzēja precizēt, kā tad īsti tajā pagastā tos cilvēkus izvirzīs. Tur kaut kāda sapulce tiks sasaukt, jo savādāk sanāks tā. Tur savādāk iznāks tā, ka kaut kas atkal būs nemieri par to, ka kaut kas kaut ko izvirzīja, kaut kā to procedūru atrunāt, lai nebūtu domstarpību, kurš tu tagad, jo savādāk, cilvēki reizēm mēs būtu kašķīgi, un tad viņi saka, kāpēc to un to izvirzīja, bet netiksim kādu vēl. Tam līdzīgi varbūt vajadzēja atrunāt kaut kādu vai turpmāk papildināt to nolikumu ar šo kārtību. Kurš sasauks tās sapulces pagasta vadītājs pārvaldes vai kurš, tas? Jā, bet tur par to, tas par kārtību konkrēto. Jā, tur ir kārtība atrunāt tieši tā. Pagastos sasauc pagasta vadība, sasauc to senioru sapulci un savukārt Prēļu pilsētā sabiedrības un iesaistes mārketinga daļa. Tieši par procedūru tur ir arī rakstīts, kā to dara. Un pēc tās analoģijas, tad sanākties vienkārši analoģija vēl, kur iedzīvotājs sapulcen, tad tas seniors atskaitās kaut kā tiem, kas viņu ievēlējuši, vai tā saikne vienkārši ievēlē un uz redzēšanos, tad es saprotu tā. Ne vienkārši, ja piemēram tās iedzīvotājas sapulces, kas ir šobrīd, viņas tā kā vairāk saņem atgrieznisko saiti, bet šī gadījumā cilvēks, es vienkārši mēģinu saprast, kā funkcionēs reāli tā visa sistēma, tad attiecīgi tas seniors, kas būs ievēlēts, viņš kaut kādā veidā sniegs atgrieznisko saiti tiem pārējiem pagasta senioriem vai kā. Jo vienkārši, to ir praktiskā, ja tā vienkārši ievēlē un uz redzēšanos, es nezinu, tāda bija doma vienkārši, viss. Es gribu tā tīri praktiski iedomāties, kā būs tā praktiskā darbība šī gadījumā, tā visā, lai es saprotu nodrošināt atgrieznisko saiti ar senioriem, kas ir pagastos. Viņš vēlreiz sauks sapulces kopā, vai piemēram rakstīs, ka viņi piedalās, un piemēram seniori, ka viņi jautājumu būtiskam lemšanam, kā tas cilvēks var zināt, ko viņa pagasta seniori, piemēram, domā vai tādu citu jautājumu, kā notiks šī te visa par iedzīvotāju padomēm vienkāršāk. Mēs sanākam uz sapulci, pieņemsim, un iedzīvotāju padomu deleģē tur vadītājiem kaut kādu jautājumu pārstāvēt domē. Šeit, es saprotu, vienkārši būs tāda vienkārši izvirzīšana un viss. Nekādas atgriezniskās saites principā nav paredzēts. Es gribētu vienkārši saprast. Seniors tāpēc ir deliģēts, tā kā tie citi seniori, viņam uzticās, protams, ka viņam ir jābūt kontaktā ar šiem senioriem. Es savādāk to neredzu. Es atvainojos, ka es savu viedokli paužu. Es nezinu, varbūt kāds var palīdzēt no deputātiem. Iveta Stašulāne varbūt, man palīdz, mēs to kopā izstrādājam. Šis diemžēl nav paredzēts, bet reāli tā kā viņi dzīvē komunicē, es domāju, ka atgriezeniskā saite viņiem notiks par katru jautājumu. Viņi neiespauž savu viedokli, kamēr nekonsultējas ar pārējiem senioriem. Tāds variants mums vispār neienāca prātā, lai mēs varētu to paredzēt pēc viņa darbības. Tā, paldies, Maruta Pļūda. Jā, es gribu papildināt ar to, ka šis ir jauns nolikums un, ja būs vajadzīgi kaut kādi precizējumi, tad to varēs darīt, bet, protams, kā senioru pārstāvjiem būtu jāsadarbojas gan normāli ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, gan arī attiecīgi, tātad, ja ir kaut kādas sapulces arī tur, ir arī jāsadarbojas ar senioriem, jo pretējā gadījumā tātad tiks izvirzīts cits kandidāts. Un es tagad nolikumā neatradu, bet, manuprāt, mums bija runāts, ka tātad reizi 3 gados notiek, ka arī var pārvēlēt šo padomi vai... Tātad tas ir uz 3 gadiem, ja seniors nepildā savu darbu godprātīgi, tad viņu arī pārvēl. Tas ir jauns nolikums, protams, ka iespējams, ka būs kaut kādi precizējumi, to redzēsim, bet tā kā arī Evija iepriekš teica, tā bija senioru vēlme, tātad kā tiek organizēta tāda padome, un tad skatīsimies, kā viņa darbosies. To viņi izvēlējās paši. Paldies, Āris Elsts. Marotas Pļūdas kundze, daudz ko jau pateica. Paldies, es domāju, ka jādod iespēju, un faktiski jau dzīve pati pierādīs, kas ir vajadzīgs, un šie te priekšlikumi, varbūt labojumi, nāks paši par sevi, un ļausim darboties, un lai šis te nolikums iet gaisā. Paldies. Skaidrīta Uzuliņa.
Man tikai jautājums tāds pārdomas radās, vai senioriem konsultatīvajās padomēs netiek nodrošināta dalība? Vai man ir jāsaprot, ka šī vēl viena padome ir tāpēc, ka konsultatīvajā padomē seniori nevar būt pārstāvēti? Konsultatīvajās padomēs bija tā, ka seniori tiek pārstāvēti, bet notika balsošana, ir ļoti dažādi, ir kur nav. Praktiski, kā kurā pagastā iedzīvotāji izvirzīja dažādi, bet tā, kā jau es teicu, tā bija pašu pensionāru tāda pārliecinoša atšķirība modeļu izvēlē, kā viņi vēlas šo konsultatīvo padomi. Kāda vecuma gradācija ir senioram? 55 plus. Tātad šajā padomē varēs piedalīties tie, kuriem 55 plus, bet konsultatīvajā padomē tie, kuriem nav 55 plus. Ja savādāk, te bija vai nu pensionārs, vai nu... Mēs tad, kad izstrādājām un skatījāmies pieredzi, no cik gadiem skaitās seniors, ja, mēs, diemžēl, Latvijā tādu regulējumu neatradām. Līdz ar to uzskatījām tā, ka kad viņš uzskata sevi par senioru, tad arī viņš varētu nākt un darboties. Jo reāli laukos ir tā, ka tie cilvēki, kuriem nav darba un viņi varbūt ir 50 tikai, jā, viņi nāk kopā ar senioriem un arī darbojas. Bet dzīvē diez vai tos izvirzīs visdrīzāk. Es gan nezinu, cik es pareizi tagad piebilstu, ka apmaksātā valsts vecuma pensija tā iestājas 65 gados, bet es pieļauju, ka 50 un 55 gados ir izdienas pensija dažām kategorijām. Tā ka droši vien, ka tas vecums tāpēc ir pieskaņots, ka ir cilvēki, kuri jau aiziet pensijā dažādās kategorijās ar agrākā vecumā. Un vēl es gribu papildināt par to atgriezinisko saiti. Tos naudus, diemžēl, viņu arī nav pārāk daudz. Republikā viņiem tas nebija arī paredzēts. Tāpēc, laikam, mums arī mēs ņēmām pa paraugu no viņiem un līdz ar to mācīsimies kopā ar viņiem. Tā, paldies, kolēģi. Man tikai viens tāds pārdomas, vai nebūs padomes pēc. Konsultatīvā padome, senioru padome, tālāk būs junioru padome, jeb vēl kādu vecumu gradāciju. Jā, tad es saprotu, tad vai šajā visā sistēmā, vai tā būs sistēma vai atrauc kaut kāds. Saproti, ka tad, kad viss kārtībā jāļauj arī darboties, man vienīgais ir pārdomas tiešām, vai tiešām konsultatīvai padomē senioriem nav ļauts piedalīties, ka viņiem ir vajadzīga. Un tāpēc ir jautājums padomes pēc vai kā? Ja drīkst, es ar tad debatēs gribētu. Iedzīvotāja konsultatīvās padomes ir atrunātas pašvaldību likumā, ja nemaldos 58. pants. Tur ir gan tiesības, pienākumi un viss pārējais atrunāts, tātad vēlreiz iedzīvotāja konsultatīvās padomes ir sabiedriskas veidojums bez atalgojuma. Tas pats ir šobrīd arī ar senioru padomi, bet tad jau iegājusies tradīcija, ka mēs gadu no gada atbalstam seniorus finansiāli, pasākumiem, kaut kādiem braucieniem, un, protams, lai varētu precīzāk lemt par kaut kādu finansējumu, piešķiršanu, sadalījumu un tā, tad droši vien, ka šī padome būtu tā institūcija, kas ar to nodarbotos. Ja? Droši vien arī tie skolu vadītāji vai iestāžu, kur ir šīs skolas padomes, arī ir padomes. Ja? Un tas, kas ir likumā atrunātās, ir senioru padome šai gadījumā šobrīd tad būtu mūsu novada, tā teikt, senioru pārstāvētā institūcija, kas koordinētu darbu un lemtu varbūt arī par finanšu sadalījumu. Tā, lūdzu, vēl varbūt kāds vēlas. Tā, vairāk pieteikumos tā kā neredzu. Kolēģi, es tiešām Māris Elss teica, paldies, lai sāk strādāt, un tad redzēs, varbūt kaut kas nedarbojas, vai kaut kas jāpalabo, vai jāpamaina. Tā, ka es aicinātu tad atbalstīt šo lēmumu projektu.
Aicinu balsot tad. Par 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi. Paldies. 17. Par piekrišanu iemitināšanai un dzīvesvietas deklarēšanai pašvaldības dzīvoklī. Tātad privāta personas iesnieguma izskatīšana un priekšlikums tad ir atļaut iemitināt šo personu attiecīgā dzīvoklī un atļaut deklarēt dzīvesvietu. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo? Tā neredzu jautājumus, vai debatēs kāds vēlas, arī neredzu. Tad aicinu balsot par 17. darba kārtības jautājumu. Par 15 pret nav atturās, nav paldies, vienbalsīgi pieņemts. 18. par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tātad ir 2 iesniegumi, privāta persona 18.1 un 18.2. Tad abos gadījumos ir priekšlikums uzņemt šīs personas rindā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Neredzu. Debatēs kāds vai vēlas nav arī. 18.1 nepiedalos tad balsojumā. Tā, labi, paldies. Māris Skutelis nepiedalās 18. No kā bija tie mandarīni un tās piparkūkas? Tie ziedojumi bija? Mandarīni bija no... Tā, Sanda uzzvaniet, lūdzu. Jā, labi. Paldies, mandarīnu un piparkūkas saciem. Jā, ļoti aktuāli. Tā jautājumi, jā, ir Juris Erts un Āris Elsts, jā, par šo, par 18, par uzņemšanu rindā. Lūdzu. Nē, man te vienkārši precizējoši varbūt, vai ir šīm personām jau piedāvāti tie dzīvokļi, par ko tur iepriekš bija lēmts, ka mums jāmaksā, varbūt te jau klienti būtu. Cik es zinu, klienti ir kādi 30 rindā uz dzīvokļiem. Es šobrīd Man patiesībā tajā pašā kontekstā bija jautājums, kā Jurim varbūt uz nākamo domas sēdi sagatavot šo te sarakstu ar aktuāliem dzīvokļiem, kas mums ir, un aktuālo rindu, kas mums ir, mēs sapratīsim, teiksim, to sausu atlikumu, kuri pretendē un cik ir daudz gribēja tā rinda. Jā, paldies. Tad mēs tiešām uz nākamo domas sēdi sagatavosim gan piedāvājumos dzīvokļus, gan pretendentu arī rindu. Jā, šobrīd tad aicinātu balsot par... Juri, tev bija vēl kaut kas, jā? Nē, es jau saņēmu atbildi. Paldies. Paldies. Tad kolēģi aicinu balsot par 18.1, 18.2. Par 15 pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 19. par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Tātad arī privāta personas iesniegums un priekšlikums ir uzņemt rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību reģistrs numur 2 un arī attiecīgi piešķirt sociālo dzīvojamo platību Liepu ielā 8-19 Pelēčos, Pelēču pagastā Prēļu novadā. Un slēgt īres līgumu. Tā man tikai jautājums, vai Zenta Andrejeva ir klāt uz 1 mēnesi, jā, tiešām?
Ja? Nezinu. Komitejas sēdē tas jautājums pacēlos it kā uz 3 mēnešiem, bet beigās nolēma uz 1 mēnesi. Paldies. Tā, vai ir kolēģi vēl jautājumi? Tā debatēs neredzu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav atturās, nav, paldies, vienbalsīgi pieņemts. 20. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Tātad ir no 20.1 līdz 20. Līdz 20.17. Tad praktiski komitejas lēmums visur ir pagarināt tikai uz dažādiem laika periodiem. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu, tad debatēs. Arī neredzu, tad kolēģi aicinu balsot un atbalstīt no 20.1 līdz 20.17 sociālo dzīvokļu līgumu pagarināšanu. Par 14 pret nav atturās, nav, viens nav piedalījies. Es arī par. Tā Maruta Pļūda, tad 15 par pieņemts, paldies. 21. par izmaiņām Preiļu nodu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā. Tātad priekšlikums ir lēmuma projektā atbrīvot no Preiļu nodu interešu pieaugušu neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa pildīšanas Valdi Lociku ar šī gada 23. decembri un apstiprināt Ivetu Stašulāni Preiļu nodu interešu un pieaugušu neformālās licencēšanas komisijas locekļa amatā ar 2025. gada 29. decembri. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu. Debatēs kāds vēlas? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav atturās viens, pieņemts, paldies. 22. par grozījumiem Preiļu nodu pašvaldības 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos numur 2023 līdz 7 par Preiļu novada pašvaldības konsultatīvās iedzīvotāju padomes nolikumu. Tā Evija Gurgāna lūdzu pāris vārdos. Tā, pāris vārdos. Tātad šī gada maijā no varām tika saņemta vēstule, kurā tika pārskatīts mūsu Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums, un varam norādīt, ka ir jāveic grozījumi. Tas pirmais būtiskākais grozījums, kas īstenībā neko daudz neietekmē, ir tas, ka jāizņem no nosaukuma ārā konsultatīvā.
Mums jau gan ir iegājies šis nosaukums iedzīvotāju konsultatīvā padome, bet no šobrīd, ja tie grozījumi tiks pieņemti, tā būs iedzīvotāju padomes bez vārda konsultatīvs. Savukārt 2. punktā ir paskaidrots, ka šīs iedzīvotāju padomes ir konsultatīva institūcija. Nu, un tad tur vēl ir daži citi labojumi, pārsvarā redakcionāli tādi kā un citi strateģiski dokumenti vai un citi dokumenti. Un vēl viens tāds būtiskāks labojums ir tas, ka, ja iedzīvotāji padomi iesniedz iesniegumu, tad mūsu nolikumā bija rakstīts, ka atbild 30 dienu laikā, bet grozījumi paredz, ka atbild 15 dienu laikā uz iedzīvotāju padomas iesniegumu. Tie bija tie galvenie. Un vēl ir tā, ka bija jānosaka, ka cik katrā iedzīvotāju padomē ir locekļu, un tā kā 2023. gadā iedzīvotāju padomes jau ir ievēlēts, tad mēs ierakstījām iekšā to faktisko padomju locekļu skaitu. Jā, paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi, kolēģi, par šo? Tā nav debatēs. Nav. Paldies, tad balsojam par izmaiņām. Par 15 pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 23. par medību tiesībām. Tā, komitejā skatīts lēmuma projekts. Vai ir jautājumi? Tā neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav atturās, nav, viens nav piedalījies. Tā pieņemts, paldies. 24. par nomas objektu Preļu novada Silajāņu pagastā. Tad komitejā skatīts, priekšlikums ir iznomāt Cijas Stārnet pašvaldībai piekritīgo nomas objektu Preļu novada Silajāņu pagastā Krievu Balbāržos. Tātad, vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Nav arī. Tad aicinu balsot par sagatavoto. Par 15 pret nav atturās, nav. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 25. par dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 4 Līča Preļu pagasts Preļu novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Tātad tā komitejā skatīts un priekšlikums nodot dzīvojamās mājas Jaunatnes iela 4 Līčos Preļu novadā pārvaldīšanas apsaimniekošanas tiesības pilnvarotai personai. Un attiecīgi darbības pārējās paredzētas nākamajos punktos. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Debatēs kāds vēlas, neredzu arī. Tā, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Pār 15 pret nav atturās, nav pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 26. Par akceptu Sijā Preļu putni paredzētās darbības jaunputnu audzēšanas kompleksa izveidi Preļu novadā. Tad komitejā skatīts jautājums un komitejas lēmums ir atbalstīt, akceptēt paredzēto darbību. Tā, mums šodien solīja pieslēgties Sijā Preļu putni vadībā. Tad varbūt, ja ir, tad dosim vārdu jums. Lūdzu. Sveicināti. Paldies par iespēju pastāstīt par savu projektu. Es nošērošu mūsu sagatavoto prezentāciju. Vai ir redzams ekrāns? Ir, jā, paldies, redzam. Tad jā, droši vien sākotnēji pastāstīšu par mūsu grupas plāniem un arī kas mēs esam. Tad pretendēju uz šo projektu tieši Preļu putni Sijā, bet tas ir APF Holdings grupas uzņēmums. Mēs 23. gadā veiksmīgi veicām IPO. Mēs esam tagad arī publisks uzņēmums un esam kotējušies biržā. Un APF ir top 3. olu ražotais Baltijā. Ar senu diezgan vēsturi no 1961. gada. Mūsu pamatražotne ir Alūksnē. Un šobrīd, pabeidzot praktiski 4. investīciju fāzi, mēs sasniedzām jau 180 miljonu olu gadā ražošanas jaudu. Kopējais putnu skaits ir 600 665 tūkstoši vistas uz Alūksnes ražotnēm. Jā, mēs jau no 2017. gada aktīvi darbojamies Alūksnē, ieguldīti jau vairāk kā 30 miljoni. Un tagad pašlaik arī esam 5. attīstības fāzē, kas sevi ietver gan jaunu novietņu būvniecību, kur notiek olu ražošana, gan organiskā mēslojuma ražotne. Un tikpat svarīgs objekts pirms mums ir Preļos jaunputa novietņu celtniecību. Kopējās investīcijas pārsniedz 30 miljoni eiro. Kāpēc Preļi mums ir tik būtiski svarīgi? Mēs gribam noslēgt savu ciklu, ražošanas ciklu, un pēc iespējas mazināt atkarību no kaut kādiem ārējiem piegādātājiem. Tāpēc Preļos ir paredzēts audzēt savas vistas, kuras turpmāk brauks darboties pie mums Alūksnē. 25. gada novembrī APF ir iegādājies arī Sunrise Eggs putnu fermu Lielbritānijā pie pilsētas Leicester, kuriem arī īstenībā ir tikpat liela pieredze kā mums, arī gandrīz 60 gadi. Un šīs solis mums ļāva dubultot savu ražošanas kapacitāti. Jā, mēs esam ne tikai olu ražotājs, bet arī no saražotām olām ražojam olu produktus. Visticamāk veikalos ir manīti, Fitix Square brands, kā arī paplašinam ar B2B, tas ir ar ražotājiem arī šķidro olu masu. Uz nākamo slaidu. Jā, te var redzēt mūsu grupas attīstības rādītājus. Kā jau minēju, no 2017. gadā tika pārņemta Alūksnes ferma. Darbinieku skaits bija diezgan maziņš, 37. Un tad, veicot straujus attīstības soļus, jau 95. gadā mēs esam sasnieguši 93 darbiniekus, un apgrozījums šogad būs rekord augstākais, gandrīz 24 miljonu eiro. Nākošgad, tā kā mums arī pārnāk UK, Lielbritānijas ražotne, tad tas darbinieku apjoms vēl gandrīz divkāršojās. Un papildus arī mēs ļoti ceram un plānojam beidzot palaist tik ilgi gaidīto projektu Alūksnē, kur arī būs savu darbinieku pienesums. Tad par Preļiem. Mūsu novietnes ir numurētas 1, 2, 3, 4, 5, bet mēs redzam, ka sinerģija ar mūsu pašreizēju ražošanu vislabāk noderēs novietne 2.
Tas ir Rietumu 5 ēka. Tajā tiks izvietot 125,000 jaunputni. Un palaižot šo te novietni, mēs redzam, ka tur būs nepieciešams vismaz 5 pastāvīgas darba vietas. Diemžēl, ejot ļoti sarežģītu un diezgan lēnu procesu kā IVN, mēs arī saņēmuši diezgan striktus nosacījumus, un mēs esam pieņēmuši lēmumu atteikties no olu ražošanas Preiļos. Ja pirms tam bija paredzēts 6. un 7. jūs redzat, kur man pele, bija paredzēts arī izbūvēt olu ražošanas novietnes, kur būtu dēja vistas, kas ietu ārā, tā sauktais free range, bet diemžēl no dažām institūcijām bija tik strikti nosacījumi, ka mēs pieņēmuši lēmumu atteikties no šīs domas un virzīties pēc iespējas ātrāk tikai ar jaunputniem. Nākamā novietne, ko mēs gribētu palaist, ir novietne numur 1. Tur ir nedaudz mazāks putnu skaits, 83,000, un to mēs saskatām, ka to mēs palaistu 27. gadā. Palaižot šīs abas novietnes, tad jau darbinieku skaits būs 8+. Un 28. gadā, droši vien kaut kādu laika starpību, mēs arī gribētu gan uzcelt, gan palaist vēl 2 novietnes, 4 un 5, kur katrā arī būs 125,000 jaunputni. Tādā veidā mēs sasniegtu vismaz 20 darba vietas. Jā, par aprēķinātiem gan nodokļiem, gan darbinieku skaits es jau pieminēju, ka sākot ar 26. tie būtu 5 darbinieki, un 29. tie jau būtu noteikti 20 darbinieki, un tad atkarībā no ražošanas apjomiem Alūksnē, ja mums izdosies īstenot visus plānus, kā ir paredzēts uzbūvēt 16 novietnes, tad arī Preiļos tiks palaistas jau 29. gadā pilnīgi visas novietnes, un tad iespējams pat darbinieku skaits būs arī lielāks. Bet pagaidām es ieliku pesimistisko prognozi. Un skatoties no nodokļu apmēra, kādi ir ieguvumi Latvijas ekonomikai, tad jā, 26. gadā tie būtu tuvu 200,000 gadā, 27. ap 700 un jau 29. gadā tie būtu gandrīz 1,5 miljonus. Jā, nedaudz par laika skalu. Plāni, kad mēs ceram saņemt A kategoriju un ceram arī šodien saņemt apstiprinājumu mūsu virzībai, aptuveni 2 līdz 4 mēneši aizņemtu A kategorijas saņemšana. Tas ir ar cerību, kad neradīsies kaut kādi papildus nosacījumi. Un tad ar iekārtu ražotājiem mums jau attiecības ir diezgan senas. Piedāvājumi finalizētie jau sen ir saņemti, un daži no ražotājiem pat ir ielikuši mūsu rindā, lai uz vasaras vidu mēs saņemtu aprīkojumu, un tad diezgan ātri aprīkojumu uzstādītu novietnē numur 2. Kā mēs redzam, kad reāla darbība jau sāktos nākošu gadu, visticamāk 3. vai 4. kvartālā. Tā, paldies, Eugenija. Lūdzu, kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi vai debatēs kāds vēlas? Tā, Jā. Es pieteicos. Tas, kas komitejā man ties jautājums bija, tur bija dažādas versijas, arī tā skatā par attīrīšanas iekārtam ūdeni. Man ir tās jautājums no pašvaldības puses, kāds vēl atbalsts, es saprotu, kanalizācija, ūdensvads, tas būs vēl kaut kas papildus, no mums ir nepieciešams, jo to laicīgi ir jāplāno un droši vien un jāvirza. Vai jūs, teiksim, plānojat tikai savā teritorijā un no pašvaldības nekādi citi pakalpojumi nebūs vajadzīgi šeit? Es domāju, pieņemsim, ja attīrīšanas iekārtam nepieciešams papildus diezgan apjoms liels, man grūti pateikt, kā tas tehniski izskatīsies, bet, ja tas ir nepieciešams, tad laikus jāieplāno, vai tas būs nepieciešams no pašvaldības puses kaut kāds atbalsts? Pirmajā iterācijā, pirmajā fāzē, ko mēs paredzam palaist novietni numur 2 un numur 1,
tur, jo mums ir bijuši saruna ar Preļu saimnieks, un viņi spēs to apjomu pieņemt paši, transportējot ar savām automašīnām, jo mums tā notekūdeņu apjoms, viņš ir ļoti ciklisks. Tas nav konstants. Tikai tajā brīdī, kad mēs maidam ganāmpulku, tajā brīdī arī tiek dezinficētas novietnes, un tad arī rodas notekūdeņi. Līdz 27. gadam mēs noteikti neslēgsimies klāt Preļu saimnieks attīrīšanas iekārtām. Tas tāpat būs ar mobilo transportu tikai pārvietots. Bet jau sākot ar 28. es redzu, ka vides dienests un arī mēs paši sapratīsim, ka šīs būtu jādara, ka būtu jāslēdzās pie pilsētas attīrīšanas stacijas. Ja piemēram, ir tā informācija nepieciešama jau 27. gadā vai 26. gadā, būsim gatavi sniegt kaut kādas savas prasības vai aptuvenies apjomus, kā pieslēgties pie Preļu saimnieks attīrīšanas iekārtām. Jo topogrāfija mums ir veikta, mums ir norādīta vieta, kur tas ir jādara, kur ir jāpievienojās, bet noteikti būs nepieciešama iesaiste no pašvaldības puses, jo tas cauruļvads, kas ir jāizbūvē, viņš neatradīsies mūsu novātajā zemes gabalā. Paldies. Tā, lūdzu, kolēģi, vai vēl ir kādi jautājumi? Tā, jā, paldies par to, ka jūs tomēr esat šo līgumu nesat lauzuši ar mums, ja, tā, ka es tiešām novēlu veiksmi, un arī es ceru, ka kolēģi šodien atbalstīs, lai šie visi plāni piepildītos, un, protams, ka uz kopīgu sadarbību, lai šie projekti tikai attīstītos. Pateicos. Jā, labi, tad kolēģi aicinu, tad pa 28, ja, tad atbalstīt tātad šo lēmumu projektu akceptēt paredzēto darbību Sija Preļu putni, jaunputnu un deja vistu audzēšanas kompleksa izveidē Preļu novada Preļu pagasta jaunsaimniekos, tātad ar nekustamo īpašumu nosaukumu Rietumi. Tā, aicinu tad balsot. Par 15 pret nav atturās, nav, tad vienbalsīgi pieņemts lēmums. Paldies, paldies jums arī. Paldies, priecīgs Ziemassvētkus. Jā, paldies jums arī. Tā, 27. par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Aiju Cauni. Tā, Juta Ivanāne ir mums klāt. Labdien! Jā, labdien, lūdzu, Juta. Jā, tātad izglītības pārvaldē ir saņemts Aijas Caunas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba 2026. gada 7. janvārī. Un darba tiesiskās attiecības lūdz izbeigt darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties pēc darba likuma 114. pantā. Tātad, ņemot vērā minēto, ir arī sagatavots lēmuma projekts, kur punkts numur 1 atbrīvot no amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Preļu novada bērnu un jauniešu centra direktori Aiju Cauni 2026. gada 7. janvārī, nosakot to par pēdējo darba dienu. Un punkts numur 2 uzdot Preļu novada izglītības pārvaldei slēgt vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Preļu novada bērnu un jauniešu centra direktori Aiju Cauni saskaņā ar darba likumu 114. pantu, kā arī nodrošināt materiālo vērtību, saistību un lietu nodošanu. Tā, paldies. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Tā, debatēs. Lūdzu, Juris Arts. Nē, es tikai gribēju pateikt paldies Aijai Caunai par ilgadēju un kvalitatīvu darbu, vadot bērnu jauniešu centru un novēlēt pelnīt atpūtu.
Paldies. Jā, es tiešām, cienījamie kolēģi, šodien aicināju Aiju ierasties uz domas sēdi, bet viņa nedaudz aizņemta. Jā, es arī gribētu pateikt lielu paldies par šo ilgi nostrādātajiem un aktīvajiem gadiem, kas ir Bērnu jauniešu centra vadītājas amatā nostrādāti, un daudz dziesmu un deju svētki bijuši jauniešu un skolēnu un daudz dažādi pasākumi. Tā ka, droši vien, ka domes vārdā mēs pateiksimies Aijai janvāra sākumā, bet jā, šodien tā tīri mutiski liels paldies un pateicība Aijai par šo darbu. Jā, viņa ir pat izlēmusi tātad šobrīd aiziet valsts atpūtā. Tā, vai kāds vēl grib varbūt? Tā, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. Paldies. 28. par nekustamā īpašuma skolas ielā 6-8 Vecvārkava Apmalas pagastā Preļnovda atsavināšanu. Tā Irīna Vaivode vai Vita Pastare, kas mums lūdzu ziņo? Irīna Vaivode. Irīna, lūdzu. 12. decembrī tika saņemts fiziskas personas piekrišana iegādāties dzīvokli, kuru viņa īrē, kā pirmpirkuma tiesīgajai personai īrniekam. Īres līgums ir no 2016. gada. Uz atsavināšanu šis dzīvoklis tiek virzīts no 24. gada. Zemes grāmatā reģistrēts, ir bijis novērtēts šogad 14. novembrī. Pār 2400. Tas ir 2 stabu dzīvoklis ar platību 61,6 kvadrātmetri. Tā, 1. decembrī tika izsūtīts tātad piedāvājums personai ar šo summu iepazīties un ir saņemta piekrišana par dzīvokļa iegādes, veicot attiecīgos maksājumus tātad kā lēmuma projektā. Tā, paldies. Paldies, lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Tā, neredzu jautājumus. Vai debatēs kāds vēlas? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Tātad tā turpinājumā mūsu apstiprinātie papildu jautājumi 29. par Riebiņu kultūras namu telpu izmantošanu. Tad ir saņemts Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas zemesardzes 3. Latgales brigādes iesniegums par lūgumu atļaut bez maksas izmantot Nacionālajiem bruņoto spēku Latvijas Republikas zemesardzes 3. Latgales brigādē Riebiņu kultūras nama telpas 26. gada 17. janvārī laika posmā no 15. līdz 18. Tā no 15. līdz 26. gada 18. janvāra 6. Zemesardzes 3. Latgales brigādes inženieru rotas svinīgajam pasākumam. Tā, lūdzu jautājumus. Tā, vai kaut kas mums ir piebilstams juridiskai daļai Ilonai Žukovai vai Diānai Laizānai?
Riebiņu kultūras nama vadītāja. Man nav vairs ko teikt, priekšsēdētājs visu skaidri arī noformulēja, kādam mērķim ir nepieciešamas šīs telpas. Tā, paldies. Tā, kolēģi, jautājumus neredzu. Debatēs, es aicinu atbalstīt, tātad, pa cik mums arī zemesardzes bataljons pašiem šeit ir pilsētā un laba sadarbība, tad šim pasākumam atbalstīt, atļaut bez maksas izmantot. Aicinu balsot. Par 15 pret nav atturās, nav vienbalsīgi. Paldies. 30. par amatu savienošanas atļauju amatpersonai. Tātad ir saņemts Roberta Mūka muzeja vadītājas, Galēnu muzeja vadītājas Gitas Palmas iesniegums ar lūgumu atļaut darboties kā vieslektoram Daugavpils universitātē 28. gada pavasara semestrī. Un ir sagatavots lēmuma projekts tātad par atļauju apvienot vai savienot šos amatus. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo? Tā nav. Ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Tā arī neredzu, tad aicinu kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 15 pret nav atturās, nav. Paldies vienbalsīgi. 31. par neapdzīvojamo telpu nomu un nomas līgumu noslēgšanu. Tad 31.1 ir akcijas sabiedrības Sebbankas iesniegums ar lūgumu iznomāt tātad 2 telpas Kārsavas ielā 4. Mērķis ikdienas bankas pakalpojumu sniegšana 1 reizi nedēļā. Un šeit nomas maksa tiek noteikta 100 eiro bez PVN mēnesī. Un otrs iesniegums akcijas sabiedrības Svetbanka iesniegums par arī telpu izmantošanu Kārsavas ielā 4, bet 1 reizi mēnesī, nevis 1 reizi nedēļā. Tāpēc tās summas atšķirās tātad attiecīgi 25 eiro bez PVN. Šīs bankas tātad klātienē ir gatavas sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus, kas saistās ar banku pakalpojumiem. Tas ir klientu apkalpošanas centrs praktiski mūsu bibliotēkas telpās šobrīd. Tā, Juris Erts jautājums, lūdzu. Tur abas bankas tad sanāk, kad vienās tās pašās telpās, tur grafiks kaut kāds būs, ja arī tur pietiekami vietas, ka viņi arī abas var vienlaicīgi būt vai kā? Mēs droši vien, ka mēģināsim tās dienas salikt tā, lai nepārklājas, jo Svetbanka būs 1 reizi mēnesī 1 dienu un Sebbanka būs 1 dienu nedēļā. Plus apkalpošanas centrā, ja esat bijuši, tur ir 3 vai 4 darba vietas šobrīd. Ja? Tā, Marotai, lūdzu, varbūt var precīzāk paskaidrot. Neko, tur ir 3 darba vietas, es tikai to gribēju pateikt. Ja drīkst, es varu nedaudz. Jā, lūdzu. Tātad Sebbanka plāno pie mums ierasties 1 reizi nedēļā, un tās būs piekdienas, un Svetbanka tātad 1 reizi mēnesī, un tā varētu būt pirmdiena. Tā, paldies. Jā, paldies, ļoti laba ziņa, ka bankas pārstāvniecība būs Preiļos. Paldies. Jā. Tā, vai kolēģi debatēs kāds
Vēl es neredzu. Tad aicinu par 31.1 un 31.2, tātad par šiem lēmumu projektiem balsot kopā. Par 14 pret nav, atturās nav, viens nav piedalījies. Tā, Maruta Pļūda par, tad visi 15 par. Paldies. Un 32. Par materiālu atbalstu Preļu novada pašvaldības sadraudzības pilsētām Ukrainā, Ņižinai un Baltai. Tā es došu vārdu Ivetai Pizičai, attīstības un inženiertehniskās daļas vadītāji. Jā, labdien. Tātad mums ir mūsu sadraudzības pilsētas Ukrainā, Ņižinas pilsēta un Baltas pilsēta, ar kuru šogad noslēdzām tātad sadarbības līgumu. Mēs ar viņiem regulāri sazinamies un informējam viens otru un skatāmies, kā iet. Tad šobrīd situācijai pasliktinoties tam, kas notiek, ko jūs arī visi zinat publiski, kas ir zināms, ar šiem te uzbrukumiem ir tā, ka šīs pašvaldībām šobrīd ir izaicinājums tieši šī enerģētika. Viņiem ir līdz 5 stundām dienā elektrība pieejama, un tad izaicinājums ir arī nodrošināt darbu kā tādu praktisko. Un tad izkristalizējās tā vajadzība, tā tad ir pēc šiem te lielajiem upsiem, un mēs sameklējām pēc viņu pašu tātad lūguma iekārtas, tieši tādas, kādas viņiem ir vajadzīgas, uzlādes stacijas, un tātad Ņižinas pilsētai 3 uzlādes stacijas un Baltas pilsētai 2 uzlādes stacijas, jo tas bija viss arī, ko mēs vispār varējām sameklēt. Nebija vairāk nekas pieejams šeit uz vietas. Un attiecīgi tātad sakarā ar to arī, ka budžetā izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildēja, kas ir līdzekļu Ukrainas sadarbībai, bija šis finansējums pieejams, tātad tātad lūgums atbalstīt šo te lēmumu par šo te iekārtu, tātad nodošanu, iegādē nodošanu šīm te mūsu sadraudzības pilsētām. Tā, paldies. Tā, lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Tātad, jā, līdzekļi bija paredzēti šogad šīm vajadzībām, tā ka tā. Āris Elsts, lūdzu. Jā, paldies. Cik es atceros, vienā no pirmajām šīs sasaukuma sēdēm mēs arī piešķīrām līdzfinansējumu sporta nometnē, šīm te sadraudzības pilsētai, konkrēti, laikam, Nižinai. Un runājām to, ka mēs prasīsim arī atskaites un pamatojumus, kā šīs te naudas tika iztērētas, vai tika iesniegt pamatojuši dokumenti par iepriekš piešķirto līdzfinansējumu no domas puses. Jā, pamatojošie dokumenti ir iesniegti. Bērni bija šajā sporta nometnē, apmeklēja sporta nometni, un tie finansējumi tur bija, kas kopumā visi lielākie. Mūsu sadaļa tik, cik bija iesniegts, ir iesniegtas biļetes uz šo te, tātad pamatojošie ir iesniegti, jā. Paldies. Tā, paldies. Jā, tad kolēģi, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Aicinu balsot. Par 15 pret nav, atturās nav, vienbalsīgi pieņemts. Tā, paldies. Tad 33. darba kārtības jautājumu mēs izskatījām kā pirmo. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Tā, kolēģi, tad es gribu šodien pateikt lielu paldies, jo šogad pusgadā mums ir gan deputātus sastāvs mainījies, gan vadība. Paldies iepriekšējiem deputātiem par lēmumiem, kas virza mūsu novadu pilsētu uz attīstību un tās aktivitātes, ko mēs varam turpināt un realizēt.